Latvijas studentu galvaspilsētā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes 9 fakultātēs studēt gribētājiem nav grūti atrast sev piemērotāko izglītības programmu. To apliecina gandrīz 10 000 studentu, kuri izvēlējušies tieši šo augstākās izglītības mācību iestādi. Tehniskā fakultāte ir viena no šīm iespējām, kur iegūtā inženieru izglītība šobrīd paver plašas iespējas darba tirgū. Noteikti būtu akcentējams šodien, ka darbs, ne tikai inženiera darbs, bet vispār darbs metālapstrādē un mašīnu būvē nebūtu vairs tāds, kāds viņš bija 10, 20 gadus atpakaļ, kad cilvēki ar melnām rokām un nosmērētām drēbēm darbojās šajos uzņēmumos. Šodien tie ir moderni programmējamie darbgaldi, kur ir aizvien vairāk vajadzīgas tieši jau augstākā līmeņa, proti inženiera zināšanas. Un darba tirgus un darba piedāvājumi šajā jomā ir ļoti plaši. No uzņēmēju puses atsauksmes ir labas. Mūsu absolventi, un ne tikai absolventi, bet arī studenti jau studiju procesā tiek pieprasīti gan Jelgavā, gan arī citās vietās Latvijā. Un vienīgā problēma, ka mēs šo pieprasījumu joprojām nespējam apmierināt, jo fakultātē budžeta vietu skaits ir inženieriem 120, tas varētu būt arī apmierinoši, bet ņemot vērā nepietiekamo studentu sākotnējo sagatavotību, viņu priekšzināšanas matemātikā un fizikā ir ļoti liels atbirums studiju laikā. Līdz ar to absolventu skaits ir gaužām nepietiekošs. Ekonomistu, juristu un citu jauniešu vidū, prestižu profesiju vidū jau sen kā ierindojusies arī Tehniskā fakultātē iegūstamā izglītība. To diktē darba tirgus pieprasījums, attīstot un veidojot jaunus metāla apstrādes un mašīnu būvs uzņēmumus. Kvalificēts darbinieks ir galvenais rādītājs. Mūsu tā sadarbība, es domāju, ka ir veiksmīga, jo paskaties, kaut vai ņemsim tādu piemēru, ka Jelgava ir nodeklarējusi sev kā mašīnu būvs galvaspilsēta, tāpat varētu teikt. Un arī tās metāla apstrādes dienas, kas Jelgavā jau tagad veidojās kā tradīcija, tāpēc arī viss tā saistība ir tāda loģiska. Un mums ļoti trūkst spēcīgi inženieru. Pēdējā laikā vispār ļoti trūkst kvalificēti strādājošo, sevišķi inženieru tehniskais personāls, un universitāte ir viena no tām kalvēm, kur varētu viņi augt. Un jo vairāk Lauksaimniecības universitāte ir ļoti laba sadarbība ar mūsu uzņēmumiem. Tehniskai fakultātei sadarbojoties ar uzņēmējiem, nebitīgi cenšas uzlabot savas apmācību programmas, jo fakultātei ir svarīgi sagatavot tādus speciālistus, kuri pēc augstskolas absolvēšanas būtu gatavi ieiet uzņēmumā un ar fakultātē iegūtām zināšanām būtu gatavi darbam ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Mums ir tāda specialitāte lauksaimniecības enerģētika, un studenti apgūst dažādas enerģētikas virzienus. Tas ir gan elektrozinību jomā, gan arī siltumtehnikas jomā. Un šajā te sakarībā arī tātad mans darba lauciņš visnotaļ ir saistīts ar siltumenerģētikas nozari un apmācam studentus šajos priekšmetos. Pieprasījums ir liels, jo tātad enerģētika tā ir būtiska nozare un arī siltumenerģētika tieši ļoti būtiska lieta, un tāpēc mūsu studenti jau 4. kursā jau faktiski vairs brīvus viņus dabūt nevar. Jo ļoti daudz tieši pavasarī jau, kad studenti visi jau zina savas nākošās darba vietas, praktiski nāk pieprasījumi un lūgumi no dažādām firmām, kad vajag darbiniekus jaunus, bet, diemžēl, visi mūsēji jau ir jau savās vietās. 2006. gadā realizējot vērienīgus projektus, atvērtas 2 jaunas laboratorijas. Inženieru izglītībā un inženieru darbā, kā tādā mērīšana ir viens no pamatiem. Līdz ar to arī pirmā lieta, ar kuru mēs sākām studiju procesa modernizācija, ir tieši mērīšana un modernā, inteliģētā, datorizētā mērīšana.
Jaunajā datorizētajā mērīšanas laboratorijā, kurā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu ieguldīti 28,000 latu, inženieru specialitāšu studenti gūst iemaņas darbā ar modernu mērīšanas tehniku. Ir ierīces šeit dažādas, gan pārvietojuma mērīšanai, gan spēka mērīšanai, gan ātruma mērīšanai, gan spiediena mērīšanai. Un izmantojot dažāda tipa un dažāda veida devējus, var mērīt dažādus mehāniskos lielumus. Attīstoties tehnikai, šobrīd rūpniecībā, un arī ne tikai rūpniecībā, mums arī mājasaimniecībā ļoti daudzas iekārtas darbojas automātiskā vai pusautomātiskā režīmā. Lai tas notiktu, tad vispirms mums ir jāizmēra šie parametri, kas jānodrošina tehnikai. Un lūk, lai to izdarītu, tad šis parametrs ir jāmēra. Vai tā būtu temperatūra, spēks, spiediens, plūsma, vienalga. Lai mēs studentus varētu mācīt atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām, bija nepieciešams sākt mācīt šo mērīšanas tehniku, sensoru uzbūvi. Un tā kā šajā jomā es strādāju jau no 80. gada pēc akadēmijas beigšanas, tad es pamazām sāku piedāvāt studentiem izvēles kursu. Bija atsaucība no informācija tehnoloģiju fakultātes studentiem un arī atbalstīja gan fakultāšu vadība, arī tehniskās fakultātes vadība. Un tā mēs pamazām sākām mācīt studentiem uz tās materiālās bāzes, kāda bija. Par cik šī lieta ir svarīga, tad tika nolemts, ka ir jāpiesaka projekts, un es arī pieteicu, ka varētu būt lūk šāds projekts, izveidot šādu laboratoriju. Fakultāte neapstājas, un vienam projektam seko nākamais – iegūta laboratorija, kur pētīt alternatīvo biodegvielu. Daudz lielāks stimuls ir mācīties, ja ir šāda aparatūra, kur reāli var izmēģināt ne tikai no grāmatām mācoties teoriju, bet praksē izmēģināt to, kā arī lietas darbojas. Sen jau tādu laboratoriju mums vajadzēja. Un patīk mums vai nepatīk, rapsis ir galvenā biodegvielas izejviela, vismaz Latvijā. Un agrāk vai vēlāk mēs pie tā nonāksim, ka mums viņa būs jāizmanto. Ja arī nekādu politisku vai citu apsvērumu dēļ, tad tā iemesla, ka izsīks fosilā, ja arī paliks tik dārgi, ka mēs to vairs negribēsim pirkt. Es negribu teikt nevarēsim, bet negribēsim. Mēs meklējam citus variantus, un šis būs viens no tiem variantiem, kas ir iespējams Latvijā izmantot. Šajā laboratorijā ieguldītos Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus 88,000 latu apmērā un doto iespēju reāli izprast un pētīt dažādu degvielu parametrus, studenti jau novērtējuši. Ļoti augsts novērtēju pašreiz izveidoto laboratoriju ražošanas apmācības centrā. Tur ir iegādāts arī tas jaudas stends, kas tieši automašīnā noņem jaudu no riepām. Un katrā ziņā, ja nebūtu šo laboratoriju, tad mēs nevarētu objektīvi. Principā tas mums pašiem ir interesantāk, kad mēs redzam, kā notiek tā jaudas mērīšana, jo tomēr praksa ir prakse un teorija tas ir teorija. Un tāpēc mēs praktiski redzam, kāda ir tā jaudas atšķirības starp tā paša biodīzeli un parasto dīzeļdegvielu un rapšeļu. Ielūkosimies, kāds ir studentu mācību process fakultātes dažādās specialitātēs un kā paši studenti novērtē to, ka izvēlējušies tieši tehnisko fakultāti. Pie šīs vitrīnas ir salikti visi darbi, kādi kādreiz strādāti mūsu mācību darbnīcā. Un šeit ir parādīti gan darbi, kas ir virpoti uz virpam, gan pie frēzmašīnām, gan atslēdznieku darbi. Un jūs redzēsiet, es pēc tam jums parādīšu, ka šeit ir izgatavoti ne tikai pārasti kaut kādas detaļas, prasti, bet arī mērinstrumenti, stureni. Un vienam sturenim ir uztaisīts speciāls tāds smuks raksts, kurš taisīt ar šabrēšanu. Un šeit ir ne tikai tādi, kas saka, vienkārši darbi, bet arī tādi darbi, kuri prasa diezgan lielu precizitāti.
Izvēlējos nākt tieši uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti, tāpēc, ka to ieteica brālēns. Tā bija kā domājis, ka iešu uz Rīgas Tehnisko universitāti, bet tad pārdomāju un atnācu tieši šeit. Manuprāt, jau ļoti perspektīvas iespējas ir tieši inženierzinātnēs, un tāpēc vajadzētu vairāk nākt uz inženierzinātnēm, un tas arī ļoti pieprasīta tomēr profesija. Un pārējo profesiju taču ir ļoti daudz jau. Pēc vidusskolas beigšanas es ilgi domāju, kur man būtu vēlams iestāties, un es nolēmu, ka šai specialitātei ir nākotne un ka ir perspektīvas, un tāpēc arī izvēlēju šo specialitāti. Man arī patikās vairāk tādi matemātika, fizika, tehniskie priekšmeti, un tāpēc es arī izvēlēju šo specialitāti. Kā jūs apmierina Latvijas Lauksaimniecības universitātes šīs tehniskās fakultātes pasniedzēja darbs, vai jūs esat gandarīti par to, ka jūs šeit mācāties un variet iegūt šo profesijas visā pilnībā? Jā, man patīk mūsu fakultāte, pasniedzēji ir pretīm nākoši un palīdz un saprot, un ja ir kaut kādas vajadzības, tad vienmēr viņi izpalīdz un visu paskaidro vai dod vajadzīgo informāciju. Man ļoti patīk tas, ka mums ir ļoti plašs tas priekšmetu apjoms. Mēs zinām gan par siltumu, gan par enerģētiku, gan par kaut kādiem alternatīvas enerģētikas veidiem, gan par elektrību. Mums, teiksim, RTO es zinu, ka ir tā, ka tur šķiro ļoti specifiski. Bet mums ir viss kopā, mēs par visu zinām un esam tādi speciālisti, kas jau varētu strādāt jebkurā jomā. Es domāju, ka skolotāja profesija ir pieprasīta ļoti. Skolotāji pietrūkst. Un skolotāji ir vajadzīgi, lai arī apmācītu tos bērnus un lai viņi varētu darīt visu, kas nepieciešams. Kādas īpašības jūs sevī redzat, lai jūs būtu par skolotāju? Īpašības strādājot, praksējot. Tātad es sapratu, ka man ir ļoti labs kontakts ar skolēniem. Programmu izveidojām tādu daudzpusīgu, lai jaunie skolotāji būtu spējīgi konkurēt darba tirgū, lai viņi skolā varētu mācīt gan mājturību, gan informātiku, tādējādi strādāt pilnu darba slodzi, jo mācot tikai vienu priekšmetu skolā, tas nav iespējams. Tāpat laikā šīs zināšanas un prasmes nodrošina arī to, ka viņi var strādāt izglītības jomā ļoti daudzveidīgā piedāvājumā, gan interešu izglītībā, gan pieaugušo izglītībā, veidojot paši savu piedāvājumu, savus kursus, kur varētu integrēt šīs mazliet ar mākslām, mazliet ar vidas lietām saistītās lietas, ar informācijas tehnoloģijām, ar to mūsdienīgo. Fakultāte ar saviem studentiem lepojas ne tikai studiju laikā. Daudz lielāks gandarījums ir gūt atzinīgus vārdus no darba devējiem jau pēc tam, kad jaunais speciālists ir sācis savas darba gaitas, un par iespējām viņiem nav jāsūdzas. Jau pēdējos kursos katrs no viņiem ir atradis savu vietu. Viens no viņiem ir Gatis, kurš tagad ieņemot vadošo amatu Liepājā rapšu pārstrādes uzņēmumā. Droši saka, dzīve iet uz augšu. Tehniskā fakultāte iegūtās zināšanas ir devušas visu to, kas ir vajadzīgs šeit strādājot? Noteikti, jā. Vairāk tur īstenībā nav ko piebilst, jo viss, ko esmu mācījies, tas viss noderēs un vēl tiks papildināts. Un ne tikai papildināts šeit praksē, bet arī papildināts tajā pašā tehniskajā fakultātē, maģistra studijās. Un es domāju, ka jāiet tik uz priekšu. Pie jums ir tāds cilvēks Gatis Bērziņš, kas strādā no Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes. Mazliet viņi paraksturojiet šo cilvēku. Prasīgs pret sevi un prasīgs pret citiem. Tur doto solījumu un vārdu. Māka organizēt savu un citu darbu. Māka atgādināt par to, kas ir bijis pasolīts, un māka padzināt arī valdes priekšsēdētāju, ja tas ir nepieciešams. Cilvēks, kas ļoti kompetenti pārzina to, ko viņš dara. Kaut vairāk būtu tādu jauniešu un tādu studentu, kuri ir zināt griboši,
darīt griboši un darīt griboši visdažādākajās jomās, sākot no studiju procesā, studentu pašpārvaldes, sporta dzīves organizēšanas un tā joprojām. Taču kas būtu īsti studiju gadi bez īstas studentu dzīves? Un Latvijas studentu galvaspilsētā Jelgavā studenti patiesi prot parādīt sevi, atpūsties, sportot un līksmot. Reizi gadā te sabrauc studenti no visas Latvijas, lai vienotos studentu dienās. Katru gadu jaunos un zinātkāros savā pulkā uzņem azemitologs, kur nu vēl katras fakultātes iesvētības, sacensības un saliedētības sajūta. Tieši tas ļauj izjust īsto studentu dzīves garšu. Prieks jūs redzēt tik enerģiskus, tik smaidīgus. Es domāju, jūs tikpat enerģiski būsiet visus šos gadus, kamēr mācīsieties šeit, Latvijas studentu labākajā augstskolā, bet ne tikai kamēr mācīsieties, arī pēc tam visā savā darbīgajā un nedarbīgajā dzīvē. Jo, kā teica mana vismīļākā skolotāja, nedarbs arī ir darbs, arī tas jāpadara. Pats galvenais, lai viņi ir mērķtiecīgi un zina, ko viņi savā dzīvē grib sasniegt. Un ja viņi zinās, ko viņi grib sasniegt un izvirzīs augstus mērķus, viņi sasniegs pašu augstāko. Tā kā galvenais gribas spēks, mērķtiecība un saglabāt studentisko garu.